Esiet sveicināti programmā Blacklist. Šodien es jums parādīšu un pastāstīšu, kā programmā Blacklist veikt lietotāju reģistrāciju. Tātad galvenās lapas augšdaļā sameklējam pogu reģistrēties, spiežam, aizpildam tātad visus laukus, ievadam adresi, e-pasta, izvēlēto paroli norādām, apstiprinam. Šeit jāievad drošības kods. Drošības kods atrodas šeit zemāk. Ja viņš nav īsti salasāms, varam mainīt viņu, kamēr viņš mums ir ērti salasāms. Ievadam drošības kodu, atzīmējam, ka piekrītam lietošanas noteikumiem. Lietošanas noteikumus var izlasīt šeit blakus. Un spiežam pogu reģistrēties. Tātad programma mūs apsveic ar to, ka reģistrācija ir veiksmīga. Uz jūsu e-pasta adresi tiks nosūtīta vēstule ar apstiprināšanas saiti. Tātad jāaiziet uz e-pastu jūsu izvēlēto, jāsagaida ziņa no programmas Blacklist. Tātad esam saņēmuši ziņu no programmas, atveram. Tātad apsveicam, jūs esat reģistrējies programmā Blacklist kā SIA paraugs. Tātad 14 dienu laikā ir neierobežota piekļuve visām programmas Blacklist funkcijām. Pēc šī termiņa beigām jūs varat izvēlēties vienu no pieslēgšanās veidiem, sākotnējais pieslēgums vai abonements. Lai apstiprinātu reģistrāciju, jāseko tātad vēstulē pievienotajai linkam saitei. Spiežam uz šo saiti. Tātad atverās mums Blacklist programma, kura paziņo, ka e-pasts ir apstiprināts. Tad spiežam ieiet. Programma Blacklist mums piedāvā jau ienākt programmā kā reģistrētam lietotājam. Tātad ierakstam izvēlēto e-pasta adrese, ko esam reģistrējušies, izvēlēto paroli un spiežam ieiet. Tātad mēs esam ienākuši programmā kā reģistrētie lietotāji. Tātad sākotnējā lapā ir redzams programmas Blacklist tātad īsta instrukcija. Tātad aprakstīt atsevišķi pa soļiem katra funkcija, kur jūs varat iepazīsties atsevišķi. Tāpat Blacklist mājaslapas augšējā daļā jūs redzat dažādas sadaļas, par kurām es pastāstīšu citu reizi. Šodien tas ir viss. Paldies, uz redzēšanos!